Nu, varbūt jūs varat, ir jums tādi divi ļoti lieli hīti, Back in the Day un Sai. Varbūt jūs atceraties konkrēti šo gabalu dzīvošanas brīdi, dzemdības. Nu, jūs neatcerās. Back in the Days. Sai radās tros vecajā metālā, viņš nolikās. To brīdis atceros. Nu, pastāst. Kad Rūtis vienkārši spēlēja ko kā parasti zina, pirms mēģi visi iespraužās, tur kā man regulējās, kad tur ārprātājās tur šumu. Un Rūtis nospēlēja to rifu, to tirin, vienkārši nejaušam. Es kaut kā atceros, pēc viņu mēģināju viņam atgādināt, viņš atgādinājās. Un tā mēs kā uzbūvējam. Tad vēl es Bungas spēlēju pat ne Mārtiņš. Jā. Tad vēl Bungas sīkais. Tur arī sajams, tur cik arī bunzinieku maiņa, un Mārtiņš bija tas, kas ielikt. Kāpēc bunzinieki parasti visbiežāk maināt grupās, kā viņš šķiet? Tas ir visām līdzēm? Tas ļoti bieži tā ir. Tāpēc, kad Bungas ir Bunzinieki kāpēc pieprasīt. Mūsu gadījumā Mārtiņš bija ļoti pieprasīts, viņam piedāvāja aiziet uz SK spēlēt visādi apsvērumu dēļ, viņš izvēlējās kolektīvs un spēles un profesionalitāti un tādā depresijas laikā, kā mēs bijām toreiz tā. Citreiz nevar sadzīvot un bunzinieks. Kāpēc viņam patīk tas, ko viņš ir izvēlējis? Zin kā, es paskatīju tieši par tevi to Mārtiņu. Es domāju, ka tā ir izaugsme, ja tu spēlēji, ja viņš agrāk spēlējis hardcore, ja? Tad viņš izgājis to loģisko ceļu, ko iziet, kurš grupa. Jā. Sāka spēlēt ārprāt un beigās nonāca līdz popmuzikai, kā populārām. Jā. Tad viņš ir izgājis to posmu, viņš ir spēlējis deviņu ārprāt, viņš ir spēlējis roku, tur tīri ar mums kopā vai metālu, kā tu saka, un tad viņš ir aizgājis uz kaut kādu populu. Nu, es teiksim, tas ir karjera kāpnes. Jā. Tā varētu. Jā, mēs savā ziņā taču arī, var tā teikt, ka mēs izdarījām praktiski visu, ko ar to muzikas stilu varēja Latvijā izdarīt. Mēs pabijām topos, mēs spēlējām festivālos, mēs iepājas dzītarādām, un to otrā vieta. Tā, kad albumu izlaidām. Jūs bija Zviedru producents. Jā, tā nebija Zviedru producents. Tas kaut kur ir Masters. Kas tas bija par džeklis plātu? Tāda studija Katīna Rudnā. Mēs tur nepiedalījāmies. Tas tika aizsūtīts disks, tas bija mikrofonu ieraksts, tā kā bonus mums. Tur ir liela koncerta, daudz fanu, viss tas. Tāpēc arī Mārtiņš virzījās tālāk. Viņš izgāja vienkārši kādreiz kāpēc tālāk. Viņš ir ļoti labs profesionāls inženieris. Par muzonu jūs jau teicāt, pārsvarā mēģi rodas, kur tu smelēsi iedvesmu saviem tekstiem? Kā tev rodas teksti? Mārai, piemēram, ir kladītes, kur viņi maina tur pa laikam. Kad tev arī ir kladīte, kur tu Nu, nav kladītes. Lapas visādas, mazinas, lielas. Lapas zūd, redzi? Jā, tas ir tas. Nospēc lomu, cerēs ar tekstiem. Jā, nospēc lomu visiem tekstiem. Jā, veco būtnīcu. Nē, tā būtnīca mums stāv mājās, ka mammas liekajām. Ar oriģinālu. Kas pie tevis nāk? Mēs pateikšu tās. Mūza, Pegas. Jā, Rūci, Karpi un Pegas. Īstenībā sākumā bija, teiksim tā, vienkārši no grupas pirmsākumiem ņem tos 98. gadu reāli pamats sastāvs tikai es un Rūci. Mēs vienmēr kopā esam bijuši kā super draugi, varētu tā teikt. Nu kā, kaut kā nav bērnības, bet tāds kopīgs domgājiens. Un viņš arī bija tas, kas pārsvarā taisīja mūziku mājās. Un es pārsvarā, kad viņi sēdēja mājās, mēs kopā taisījām. Man nebija ģitāra, viņš viņu spēlēja, es pateicu, apmēram šo, ko nospēlēt, pasaka, tas ir sūds, un tas ir labi, un tas ir forši, un to vispār nevajag aizmirst. Un arī kopā vārdus sēdējām, rakstījām, jo man ar to angļu, viņš pabeidzis bija to angļu humanitāro ģimnāziju, angļu klasu, un tāpēc bija aktuālais laiks rakstīt teksts angliski. Tāpēc vajadzēja kaut kā viņa palīdzību, lai tas vispār kaut kā izklausās, un tā mēs kopā tās domas ģenerējam. Bet tas bija tāds laiks, respektīvi viss tās dziesmas savā mērā, man cik tas divai nebūtu par mīlestību. Jā. Tomēr. Cik gadi tad bija tā? Tas gadi bija. Cik gadi? Cik gadi? Es saku, tas ir tas 18, 19, tas vecums, ka to beidzās tā videne un aiziet plaši diskutēt lauku. Cik no tām sievietēm, kurām ir veltītas šīs mīlestības dziesmas tavā dzīvē, joprojām ir būtisks? Zini, vairāk nav būtisks. Neviena.
Tāpēc dīvaini. Kādam citam tas ir būtisks pēc tam pārgājuši. Nu tā ir. Pārmies. Jaunais singls ir Latvijas. Kāpēc šāds lēmums? Nu, vot. Tas ir tā, ka es saprotu to, ka, zin kā, tas arī, man es tagad arī jaunieši uzstājas grupu, viņi savācās 16 gadi, viņi saskatās MTV un liekas normāli, tagad tur ir daļā pasauli, tad vajag guiežam augšā un tagad visi spēlēs. Bet sanāca īstenībā reāli tas, ko tu gribēji, kad tu sāki spēlēt grupā, reāli aplautās. Nu, tas, ka tu gribi tur ārzemēs uzspēlēt. Tāpēc ir tas angliskais, tā tālāk. Un tad, mēs būtiski mums tās izlikšanas to sākām. Mums bija 3 gabali, 4 anglis, katrs nākamais solis, pēdējais. Tas bija pirmais, jā. Pēdējais. Tad jau bija doma, ka ja mēs taču tur nekādā veidā netiekam, tāpēc, lai neuzrakstītu tekstu latviski, lai vispār kāds sāta šajien, lai saprastu, jo bija tāda redzams tāds konceptos tāda lieta, kad reāli neviens tāpat nesaprot. Jā. Jo es divi viedokļi. Ir viens viedoklis tāds, ka cilvēki neklausās to tekstu, dzied angliski un neklausās un grūžās par muziku. Otrs viedoklis ir dzīvo Latvijā. Jā. Dzīvo Latvijā. Tur ir tā. Dzied angliski. Kāpēc? Vēlcīgi. Mēs ir krūti. Mēs tā rāda televiziju. Mēs ir kā, man liekas, ka mēs par posmu izslimām. Ir ļoti daudz šķieši arī Latvijā, kur tev parādās, ka dzied angliski. Piemēram, tāds Jūras Kolokovs, kurš nekad neaizmirsīšu to frāzi, ka kaut kāda kalāra valdes pasniegšana, un viņš iznāca skatos, un teica, es jums iekņaušu. Es gāju skatos un pateicu, kaut ko par latviešu valodu, kāpēc nedzied latviski. Un viņš kopš tās reizes vienmēr ir skatos. Viņš jums to pateica? Jā, pa mums visai zālē. Un mums pēc tam bija tieši uzstāšanās. Un viņš labi pateica, tāpēc, ka es joprojām skatos, draugos klausos tajā mūzikas sadaļā kaut kādas grupas, kas dzied angliski, filmē klipus angliski, pat dod rādio dziesmu angliski, un it kā to es Latvijā, un kādu vēl pēc, kāpēc to darīt? It kā liekas diezgan muļķīgi. Tas priekš mums ir tāds baigais eksperiments. Ja pārtulkot tekstu angliski nav nekādas problēmas. Nu, viss skan labi angliski. Tieši tā, tāpēc, kad angļu valodā ir viņa ir tik populāra valoda, vienkārši viņa skan vienkārši, un tāpēc viņa ir vienkāršot tai muzikai, tāpēc, ka tu vari saprast to, ko, ka tu centies tā kā saprast. Ne tāpēc, ka viņa ir vienkārši visur angliski. Tāpēc teiks, ka tā valoda ir viegli priekš dziedāšana. Piemēram, ka tāda latviešu valoda un krievu valoda priekš dziesmām ļoti sarežģīta. Jo ir drausmīgi daudz tie zilbi, angliski to pateikt, tur sometimes I see no sense, to latviski dažreiz es, un tad jau sākās. Nav ritmika. Aizterās, Dažreiz es neredzu jēgu, nav vairs tā ritmika, kā sometimes I see, tur viss ir gramatiski vienkāršāk uz uzsvariem. Un tāpēc tas ir tas vienkāršākais. Tu vari izlaucīt kādu vārdu, īsi, kodolīgi. Bet šim gabalam viņam ir pastāv demo vismaz variantā kaut kāda angliskā versija? Nav, viņa nekad nav bijusi angliskā versija. Nekad nav bijusi angliskā. Ne, jā, gadījumā kaut kas, protams, tur notiek, viņa kaut kāds baigais super piedāvājums, kaut kur kaut kas nav tās problēmas. Es par to šobrīd vienīgais tāds mīnus, ka tu nevari paņemt to gabalu, piemēram, un aizsūtīt uz Igauniju, vai braukt tagad koncertos. Bet es vēl neesmu savā galvā sapratis, kā tu tagad ar menedžmentu arī, es saprotu, vēl tu visu laiku, jā, bet tagad atkal, jā. Jo it kā ir tā, kad ja tu gribi, tu vari aizbraukt uz Igauniju, tu vari nospēlēt koncertu, tu vari aizbraukt uz Igauniju un aizvest savus diskus līdz un pārējiem. Un jautājums ir, labi, tad, kad viņš ir latviski, tad sākās problēma. Jā, tu varbūt tās, ka būtu jāiedziedāt, teiksim, 2 veidus diskam, gan angliski, gan latviski. Varbūt ir tā. Es domāju, ka tas mums būtu baigais eksperiments. Labi.